Mēs uzklausīsim iespējams ļoti dzirdētus, bet bieži nesadzirdētus vārdus no mīlestības himnas, kur atrodam apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem 13. nodaļā. Pāvils raksta: Es jums rādīšu vēl pārāku ceļu, ja es runātu cilvēku un eņģeļu mēlēs, bet man nebūtu mīlestības, es būtu kā dunošs varš un šķindoša kimbala. Un ja man būtu pravietošanas dāvanas, un es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu tāda ticība, ka es varētu kalnus pārcelt, bet man nebūtu mīlestības, es nebūtu nekas. Ja es visu savu mantu izdalītu un savu miesu atdotu, lai varētu lepoties, bet man nebūtu mīlestības, es neiegūtu neko. Mīlestība ir pacietīga, mīlestība ir labvēlīga, tā nav greizsirdīga. Mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā nav nepiedienīga, nemeklē savu pašas labumu, neskaišas, nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par taisnību. Tā panes visu un uzticas visam. Tā cer uz visu un iztur visu. Mīlestība nekad nebeidzas. Praviešu dāvanas izsīks, mēles norims un atziņa zudīs, jo nepilnīga ir mūsu izpratne un nepilnīga ir mūsu pravietošana. Bet, kad atnāks pilnība, tad beigsies, kas ir tikai daļējs. Kad biju mazs bērns, es runāju kā bērns, domāju kā bērns un spriedu kā bērns. Kad kļuvu vīrs, es atmetu bērnu dabu. Mēs tagad redzam neskaidri, kā raudzīdamies atspulgā, bet tad vaigu vaigā. Tagad es atzīstu daļēji, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība. Mīlestība ir tas, no kā mēs nākam un tas, kurp mēs ejam. Kā šo vārdu autors, franciskāņu mūks Ričards Rors, var būt pārliecināts par tik skaistu mūsu sākumu un tik skaistu mūsu mērķi. Visticamāk tāpēc, ka viņa gadījumā gan mūsu sākums, gan mūsu mērķis ir Dievs. Viņš ir mīlestība, no kuras nākam un kurai pretīm ejam. Šeit viduszemē dzīvojot, nereti mēs aizmirstam par mūsu sākumu un tad arī pazaudējam savu mērķi. Tad mēdzam sašaubīties un bezmērķīgi pa dzīvi klaiņot. Tomēr reizi no reizes kaut kas mums atgādina, un it kā caur aizrasojušu logu mēs sevi atpazīstam dziļu vajadzību būt mīlētiem un arī mīlēt. Kādiem no mums pozitīvā, kādiem negatīvā nozīmē par to reizi gadā atgādina Valentīna dienu. Līdzīgi kā citiem svētkiem, arī šiem mēs katrs varam piešķirt ļoti atšķirīgu saturu. Tomēr, ja jautājam, kādu mīlestību mēs šajos mīlētāju svētkos kopumā izceļam un svinam, tad piekritīsiet, ka to visbiežāk raksturo tādi vārdi kā simpātijas, jūtas, romantisks laiks, fiziska tuvība divu izredzēto vidū. Un tas tiešām var būt skaisti un ir ļoti vajadzīgi. Tāpēc nebūtu nav slikti, ja viena diena gadā to mums īpaši atgādina un iespējams palīdz atjaunot, kopt un sargāt šādu mīlestību arī pārējā laikā. Taču būsiet sastapuši cilvēkus, kuri pret šo dienu izturās ar skepsi vai pat ar nepatiku. Starp viņiem ir cilvēki, kuriem nav kam šādu mīlestību izrādīt un no kā to saņemt. Tādu šai pasaulē nav maz. Ja sevi redzi kā vienu no viņiem, tad svarīgi ir apzināties, ka mūsu dzīvē ir dažādi gada laiki, un ar tā saucamo Valentīna dienas mīlestību viss nesākas un nebeidzas. Šādi posmi mūsu dzīvē ir iespēja skaidrāk to ieraudzīt un piedzīvot. Tie var kļūt par nozīmīgu cilvēku izaugsmes pieredzi. Laikam tieši tādēļ skeptiski par šo dienu izturās vēl kāda cita grupa, kurai liekas, ka šajos svētkos godā tiek celts kaut kas ļoti virspusējs. Viņi uzskata, ka tā mēs kā sabiedrība kultivējam un propagandējam kaut ko ļoti seklu. Ja tas tiešām ir tā, ka ar Valentīna dienas mīlestību viss beidzas, tad viņiem ir taisnība. Cerams, ka tas tā nav, bet ja nu tomēr, tad mums ir iespējams atklāt kaut ko ļoti skaistu un savā dzīvē piedzīvot lielu pārvērtību. Ar līdzīgu domu arī apustulis Pāvils savu mīlestības himnu iesāk,
Tās ievadā viņš uzrunā korintiešus, kas bija daudz darījuši, lai sev pilnveidotu, apliecinātu un sasniegtu zināmu statusu gan sabiedrībā, gan draudzē. Pāvils viņiem saka, es jums rādīšu vēl pārāku ceļu. Šos vārdus var tulkot kā pilnīgāko ceļu. Tad viņš dramatiskā veidā rāda, ka mēs nedrīkstam samierināties ar kaut ko mazāku. Ja mēs nemācāmies iet šo pilnīgāko ceļu, tad visi citi mūsu sasniegumi savu vērtību zaudē. Piemēram, Pāvils raksta, ja man būtu tāda ticība, ka es varētu kalnus pārcelt, bet man nebūtu mīlestības, es nebūtu nekas. Kāpēc? Ja cilvēkam nav mīlestības, tad paceltos kalnus viņš noliks kāda cita cilvēka ceļā vai vēl ļaunāk viņam virsū. Mīlestība ir tik svarīga, ka bez tās citas labas lietas zaudē savu nozīmi. Dažreiz mēs pieļaujam lielu kļūdu atsakoties no labākā par labu kaut kam citam, kas ir labs, bet ne labākais. Kā mēs zinām, ka ar mīlestību var saprast ļoti dažādas lietas. Tāpēc Pāvils paskaidro, ko viņš ar šo vārdu saprot. Viņš lieto specifisku Bībelē bieži lietotu vārdu agapē. Tā ir mīlestība, kas nav ierobežota tikai uz vienu cilvēku. Tā nav apslēpta vai neredzama dziļi sirdī, bet izpaužas darbībā. Tā netiecas ņemt, bet dot. Tā spēj mainīt mūs un visbiežāk arī tos, kam tā dāvināt. Lai arī tai nav svešas jūtas un pieķeršanās, taču tā nerodas no patikas, bet dēļ izvēles. To mēdz raksturot kā gribas stāvokli, ar kādu attiecamies pret sevi un ar kādu mācamies tuvoties citiem. Mums pamatot var likties, ka tā mīlēt spēj tikai Dievs. Bez tam nereti atrunājamies, ka tā neprotam. Kā lai tādu mīlestību dodam citiem, ja pašiem tāda ir trūkusi? Mēs varam pie tādas attieksmes palikt un nekad mūsu dzīvē gaišāks nekļūs. Tomēr Pāvils nevienam Korintā un arī mums šodien nesaka, nelaimīgie, priekš jums man ir cits plāns, jo jums nepaveicās ar vecākiem, sievu, vīru vai bērniem. Viņš ir pārliecināts, ka mēs varam mācīties tā mīlēt tik viens. Mūsos katrā ir atbilstošs potenciāls un spēja. Atcerieties, mīlestība ir tas, no kā mēs nākam. Ja tāds ir mūsu sākums, tad pat tad, ja esam to aizmirsuši un mums ir jāmācās tā mīlēt no jauna, tad tomēr mēs nesākam no nulles. Katrs no sava sākuma mēs nesam sevī tādas mīlestības pieredzi. Tāpēc Pāvils korintiešus un arī mūs iedrošina iet šo pilnīgāko ceļu, jo viņš tic, ka katrā no mums Dievs ir ielicis spēju to darīt. Vai mēs gribam tā mīlēt, vai tu gribi tā mīlēt? Ir vairāk iemeslu, kāpēc atbildēt nē. Piemēram, ja mēs to gatavojamies pildīt tikai kā kristīga imperatīva vai prasība, jeb ar mērķi iederēties atbilstošā subkultūrā vai arī vienkārši, lai būtu iemesls par sevi būt labās domās, tāda motivācija pa šo pilnīgāko ceļu nekur tālu uz priekšu mūs nevedīs. Taču mūsu vēlmei tā mīlēt ir arī citi iemesli. Pirmkārt, tā mēs pagodinām Dievu, jo tieši tāda mīlestība atklāja viņa dabu, un tā mēs šajā pasaulē nevis noliedzam, bet atspoguļojam savu radītāju. Otrakārt, tā mēs dodam iespēju cilvēkiem ap mums dzīvot skaistākas dzīves. Tādu mīlestību ilgojas piedzīvot mūsu sievas, vīri, mūsu bērni un draugi. Viņi būtu gatavi iemainīt visu šīs pasaules kartiņas, marcipānu sirsniņas, porcelāna, amorus un citus mīļus niekus, ja vien zinātu, ka būsim pret viņiem pacietīgi, labvēlīgi, negreizsirdības apmāti, nelielīsimies un necentīsimies parādīt savu pārākumu, ja viņus cienīsim, meklēsim viņu un ne savu labumu, nebūsim viegli aizkaitināmi un neatgādināsim viņu kļūdu sarakstu. Uzticēsimies viņiem, cerēsim uz viņiem un būsim gatavi izturēt, ja viņiem neizdosies mūsu cerības piepildīt pilnībā. Atsauciet atmiņā kaut vienu pieredzi, kad piedzīvojāt kaut ko no šādas mīlestības. Vai tas nav viens no dzīves dārgumiem, jūsu vērtības apliecinājumiem un spēka avotiem? Kad mācamies tā mīlēt, mēs dodam iespēju cilvēkiem ap mums
dzīvot skaistākas dzīves. Un treškārt, tā mīlot topam pārvērsti arī mēs paši un mūsu dzīves. Vienalga, vai mēs esam jauni vai brieduma gados, mēs visu vēl veidojamies un topam. Svarīgākais ir jautājums, kādi mēs topam, vai līdzīgāki tam, kuram ticam, vai arī kaut kam citam. Visticamāk, jūs dzīvē esat sastapuši kādu cilvēku, par kuru varētu teikt, ka viņam vai viņai ir liela sirds. Tādi cilvēki parasti pārsteidz ar to, cik dzīvi, cik stipri un bagāti viņi ir. Rodas jautājums, vai to, ko viņi dara tāpēc, ka tādi bija, vai tieši otrādi, viņi par tādiem tapa tāpēc, ka reiz izvēlējās darīt to, ko dara. Oksfordas un Kembridžas universitātes profesors un izcils pagājušā gadsimta kristīgs rakstnieks Klaivs Steips Luis raksta: būtu aplami sēdēt un mēģināt sevī radīt žēlsirdību pret apkārtējiem cilvēkiem. Netērē laiku uztraucoties, vai tu mīli savu tuvāko, rīkojies. Rīkojies tā, it kā tu mīlētu. Tiklīdz mēs to darīsim, mēs atklāsim vienu no lielākajiem noslēpumiem. Kad mēs izdarīsim labu otram cilvēkam tikai tāpēc, ka viņš ir cilvēks, kur tāpat kā mūs ir radījis Dievs, un kurš tāpat kā mēs tiecas pēc laimes, mēs būsim iemācījušies viņu mīlēt nedaudz vairāk. Tā soli pa solim mēs pārtopam. Diemžēl šī patiesība darbojas arī pretējā virzienā. Nedari mīlestību, un tu mīlēsi aizvien mazāk. Tāpēc laimīgs ir cilvēks, kurš mīl vairāk nekā mīl viņu. Tā nu mēs piedalāmies sevis, savas dzīves un arī apkārtējās vides tapšanā. Tomēr, ja viss būtu atkarīgs tikai no mums, tad aina vēl joprojām būtu diezgan bezcerīga. Tāpēc svētie raksti atkal un atkal mums norāda uz Kristu kā šādas mīlestības piemēru un avotu. Skaidrodams Korintas draudzē, ko nozīmē mīlestība, Pāvils nemeklēja atbildi pie grieķu filozofiem vai Romas dzejniekiem. Vārdā nenosaucot, viņš raksturoja Kristu un uzrakstīja visslavenāko mīlestības himnu, kādu cilvēks pazīst. Kā jums izklausās apustuļa Pāvila vārdi šādā versijā? Kristus ir pacietīgs, viņš ir labvēlīgs, viņš nav greizsirdīgs, viņš nelielās, nav uzpūtīgs. Viņš nav nepiedienīgs, nemeklē savu pašu labumu, neskaišas nepiemin ļaunu. Viņš nepriecājas par netaisnību, bet priecājas līdzi patiesībai. Kristus panes visu un uzticas visam. Viņš cer uz visu un iztur visu. Vai arī jums tas nešķiet atbilstošs Kristus raksturojums? Šādu Kristu pazina Pāvils, un tāpēc viņš pazina arī šādu mīlestību. Kāds ir teicis, ka mēs kļūstam līdzīgi Dievam, kādam mēs ticam. Ja mūsu Dievs iznīcina visus, kas viņam nepiekrīt, tad arī mēs. Ja viņš ir labvēlīgs tikai draugiem, tad arī mēs. Ja Dievs ir sīkumains un greizsirdīgs, tad mēs arī. Pāvils Kristus personā pazina citādu Dievu, un arī mums tāda iespēja ir dota. Tādu mēs Dievu Jēzus personā iepazīstam evaņģēlijā. Viņš nav norūpējies par savu drošību. Mūsu dēļ viņš atkal un atkal izvēlās turpināt iet uz priekšu savu pārāko ceļu. Viņš varēja no nāves pie krusta izbēgt. Tā bija viņa izvēle palikt uzticamam tai mīlestībai, kuras dēļ viņš piedzima šai pasaulē, kuras dēļ viņš 30 gadus dzīvoja citiem cilvēkiem līdzīgu dzīvi, kuras dēļ viņš atstāja savu ģimeni un mājas, lai dotos kalpot, kuras dēļ viņš mācīja, dziedināja, mīlēja un izaicināja augt visdažādākos cilvēkus. Bija cilvēki, kas viņu centās atturēt. Bija brīži, kad viņš pats negribēja tālāk iet, un tomēr, kā raksta evaņģēlists Jānis, viņš izvēlējās mīlēt līdz galam. Šķiet, ka tas ir arī mūsu gadījumā. Mācīties tā mīlēt nozīmē atkal un atkal izdarīt izvēli to turpināt. Mūsu kungs to darīja, līdz piepildīja savu misiju, samierināja cilvēku ar Dievu, un mums atklāja šādas mīlestības iespējamību.
Vēl vairāk pēc savas augšām celšanās, viņš mums sūtīja savu garu, kas mājo ikvienā, kas viņa vārdā esam kristīti. Kurš vēl labāk par paša Kristus garu pazīst mīlestību, kurā dzīvoja, kuru darīja un ar kuru mūs svētīja pats Kungs? Viņš mūsos ir tas, kas dara mūs spējīgus atkal un atkal izdarīt izvēli, mīlēt tā, lai pagodinātu savu radītāju, dotu iespēju dzīvot skaistāku dzīvi apkārtējiem un paši mēs turpinātu augt un veidotos līdzīgāki viņam. Mīlestības himna noslēdzās ar visbiežāk citētiem Bībeles vārdiem. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība. Atcerieties, mīlestība ir tas, no kā mēs nākam un tas, kur ejam. Šajā viduszemē ticība un cerība mums palīdz mācīties mīlēt, taču reiz tās vairs nebūs vajadzīgas. Kad sastapsim Dievu, mēs mīlēsim. Tāpēc mīlestība ir lielākā.